Dot iespēju izkustēties arī citu klašu skolēniem, tā bija viena no labo darbu nedēļas aktivitātēm, ko organizēja Gulbenes novada vidusskolas 2. G klase. Kā stāsta klases audzinātāja Marta Katrīna Anže, liela daļa labo darbu idejas nāca no pašiem skolēniem. Pašu bērnu idejas bija labas zīmītes atstāšana uz galda, konfektes paslēpšana zem galda, labie vārdi. Viņi vispār arī ikdienā palīdz, ja man ir nokritis, man vairs nav jāsaka, kāds paceļ. Es ieraugu, es paceļu, un ne man ir 5 reizes jāsaka, ne arī kādam citam. Viņi tiešām to saredz, un šī nedēļa bija tas, kas vēlreiz atgādināja. Labais nāk atpakaļ, labais atmaksājas. Man ļoti patika, jo es varēju palīdzēt, un es kā būtu skolotāja, un tas bija ļoti forši, un man patika. Mēs gājām pie citām klasēm un palīdzējām izkustēties. Mēs dejojām putniņu deju, un mūsu mērķis bija padarīt citus laimīgus. Arī jādara mājās, ir labie darbi. Es palīdzu vecmāmei katru dienu. Es mājās palīdzēju savam tētim. Ko tu palīdzēji viņam? Taisīt viņam ēsti. Es mājās zīmēju un tādas maziņas, uz tādām maziņām lapiņām kaut kādas, zīmītes un kaut ko labu es viņām uzrakstīju. Un tad es uzliku uz galda, un tad, es uzliku uz galda tās mazās lapiņas, un tad, visi priecīgi. Es biju mājās, un es gan kārtoju savu istabu, gan skolā. Es palīdzēju pirmīšus uzjautrināt no garajām mācībām. Uz labiem darbiem aicinām! Tikmēr 5. E klases skolēni labo darbu nedēļas ietvaros ne tikai palīdzējuši pirmklasniekiem adaptēties skolā ar dažādu spēļu palīdzību, bet arī sastādījuši parkā košumu krūmus. Lai būtu labu darbu nedēļa, ko ierakstīt mūsu atmiņās. Es biju priecīga izpalīdzēt, lai apkārtējie cilvēki būtu priecīgi par mūsu darbu. Ja mēs visi to darītu, tad jau mēs varētu to visu. Latvija būtu zaļāka nekā agrāk. Es domāju, ka šādā veidā pirmkārt labestība bērnos. Es domāju, ja viņi redz, to pašu parkā stādot kokus, ko mēs izdarījām, es ļoti ticu, ka viņiem negribēsies laust tos zarus, negribēs postīt, un varbūt arī citiem pat aizrādīs. Gulbenes novada vidusskolā ir pārliecība, ka labos ieradumus nevar mākslīgi izveidot. Tas ir rutīnas darbs un atbildības uzticēšana bērniem, kam savukārt nav vajadzīga speciāla nedēļa kalendārā. Mēs paveicām tiešām labus darbus, pavisam no tādiem sīkumiņiem, kā atstāta zīmīta iepriecināšanai, kā konfektes atstāšana mūsu apkopējām, līdz pat lieliem aizgājām pie senioriem, palīdzējām sakrāmēt malku, apciemojām pansionāta dalībnieku, pansionāta iedzīvotājus un aiznesa bērnīs pašsagatavotas skārumus. Labo darbu nedēļa ir iespēja ikvienam ar praktiskiem piemēriem parādīt, ka darīt labu darbu otram un sabiedrībai, nesaņemot par to finansiālu atalgojumu, tā ir norma un tam jābūt pašsaprotamam. Uz labiem darbiem aicinot Elīnu Upīti, Artūrs Gruzdiņš, RTV.